jūties rudenī? Man rudens ir mīļākais gada laiks, jo man tad ir dzimšanas diena, bet kaut kā bieži vien ir tā, ka pirms dzimšanas dienas un ar to rudens sākumu ir tāds skumīgāks noskaņojums, varbūt pat depresīvāks. Arī dzirdu apkārt, ka cilvēkiem tā ir. Tev ir tā? Es parādīšu, kā rokrakstā var redzēt, ka tiešām paliek tāds skumīgāks, drūmāks, depresīvāks noskaņojums, kā to var redzēt. Skaties. Pirmais, kam pievērst uzmanību, ir atstarpes starp vārdiem. Vārds. Tātad šī te daļa. Normāla atstarpe ir, ja tajā saiet tavi 3 aburti. 3. Ja tur paliek vēl vieta, tātad jau tas noskaņojums iet uz tādu depresīvāku, skumjāku un grūtsirdīgāku. Un tad arī visi paaugstināti trauksmes signāli. Tas būs L burtā asumiņš augšā. Ja tu raksti cilpu D burta kātiņā, arī asumiņš augšā. Satraukums, trauksme. Ja tu turi sevi negatīvās emocijas, pieņemsim L burtā apakšā asumiņš un jebkurš savienojums, kas tev veidojās ar asumiņu, tās ir negatīvās emocijas tiek norītas sevī, K burtā starp citu bieži tāds ir. Ko darīt? Būtu ļoti labi pievērsties savai psiholoģiskai iekšējai harmonijai, emocionālai harmonijai un darīt visu, kas tev sagādā prieku un baudu katru dienu.